Vai Pochettino izdosies pārsteigt Manchester City? Sveicināti starp rindām, un ar jums atkal kopā ir Filips, un šodien parunāsim par galvenajām spēlēm 11. tūrē, 12. tūrē, par aktuāliem transferiem, par nedēļas uzvarētāju, par stratēģiju un vēl nedaudz jaunumu. 11. tūrē bija ļoti daudz pārsteigumu, sākot ar Holanda nomaiņu puslaikā un beidzot ar ļoti emocionālu spēli Tottenhamai pret Chelsea. Tātad par visu pēc kārtas. Pirmā spēlē Manchester United pret Fulhamu, diezgan smaga uzvara Manchester United šobrīd. Es gribētu uzreiz apvienot gan aktuālos transferus no dažām komandām, gan spēļu rezultātus un aktualitāti. Tāpēc Manchester, protams, mēs zinām, Manchester United, ka viņi straglo, ka ir problēmas gan viduslīnijā, gan problēmas ar Rashfordu, gan arī iekšējās problēmas treneriem ar spēlētājiem. Bet tomēr nākamā spēlē pret Lutonu, un galvenie Lutonas mednieki būs Bruno Fernandes un Marcus Rashfords, kā arī aizsardzībā varētu ieteikt Dalotu. Brentforda pret Westhamu 5 golu trilleris, kurā virsroku ņēma Brentforda, Mbeumo nepalika bez punktiem, Bowenam arī gols. No šīs spēles var izsecināt, ka Mbeumo un Bowens diezgan regulāri nesīs punktu. Es ieteiktu šos spēlētājus jūsu komandā. Burnley pret Crystal 0-2 nav lielo pārsteigumu. Varu pateikt tikai to, ka Burnleyai ir acīm redzamas problēmas aizsardzībā, un kādi no aizsargiem ir lēni, un nākamā spēle būs pret Arsenālu viesos, kur Arsenāls spēlēs mājās, un tur viennozīmīgi mēs izskatīsim vairākus Arsenāla spēlētājus, bet par to nedaudz vēlāk. Everton pret Brightonu 1-1. Varu pateikt to, ka Evertona ir drošībā salīdzinoši, Šondaičs arī. Brightonā ir nedaudz sarežģīti turpināt spēlēt uz divām frontēm, kas ir Eirolīgas un Premjerlīga, kā arī kausi. Tāpēc es šoreiz atturējos no Mitomas un devu priekšrotu citam spēlētājiem. Manchester City pret Bournemouthu. Protams, viena no galvenajām sensācijām, tāpēc, ka pirmkārt, Holands atnes tikai 1 punktu, ļoti daudz viņu nokapteiņoja. Otra lieta, ka Doku piedalījās 5 vārtu gūmos no 6. Un arī tas, ka Doku paņem virsroku pār Grīlišu, bet ņemot vērā ļoti daudzas sacensības un turnīrus, šis spēlētājs nevienmēr var startēt jūsu sastāvā. Tomēr tas netraucēja man iegādāties Doku Djukūru vietā, jo, kā iepriekš es biju minējis, es biju vēlējies Mitomu uz spēli pret Sheffieldu, bet pēc tāda Doku snieguma, es teiktu, tas ir jaunais Leroy Sané, pat labāks. Es riskēšu, man ir jāriskē dēļ neveiksmīgas tūres, un es lieku viņu savā komandā. Sheffielda pret Vilkiem 2-1, diezgan sensacionāli. Archers ieguva punktus, un, diemžēl, man viņš bija uz soliņa. Beigās bija tā, ka uz soliņa man bija vairāk punktu nekā uz laukuma, bet 11. gamings bija, protams, ar saviem rekordiem vai antirekordiem. Newcastle pret Arsenālu varētu analizēt šo spēli nedaudz vairāk. Bija daudz emocionāli izteikumi no Artetas. Es līdz galam viņam nepiekrītu. Un, protams, mēs varam parādīt bumbu no visādiem rakursiem, un no tā arī variēsies tiesneša lēmumus, bet manā skatījumā bumba ir laukumā, golu vajadzēja skaitīt, un Newcastle parādīja labāku futbolu. Ko mēs varam attiecināt uz Arsenālu? Protams, trūkst Odegaards, nav tas svaigums sakājumi, bet cerēsim, ka viņi atgūs formu un uzlabos sniegumus nākamajā spēlē. Uz nākamo spēli es arī ieteikšu Arsenālu spēlētājus, jo viņiem sākas labs kalendārs, viņi vienmēr sitīs golus. Pagaidām Gabriels Martinelli, Bakayoko Saka, bet uzmanīgi, viņš ir dzeltens. Es šodien uztaisīja diezgan izplatītu novis kļūdu. Padomāju, ka gan jau sajies. Paņēmu Saku savā komandā, un pēc stundiņas viņš palika dzeltens. Tāpēc, ja jums ir laiks un ja jūs gribat pieiet tam ļoti nopietni, skatieties visas spēles,
analizējiet rakstus. Es nerunāju tikai par Fantasy Premier līgu, bet es runāju arī par Champions līgu un citiem turnīriem. Līdz ar to tas dos jums priekšrocības attiecībā pret citiem spēlētājiem. Un jūs netaisīsiet muļķīgas kļūdas. Runājot par Newcastlu, šobrīd mēs redzam, ka vairāk aizsargi ir traumēti, bet viņiem ir izcils alternatīvas. Šobrīd tas ir Lascelles un Livramento. Es laikam ieteiktu vairāk Livramento, tas ir daudzpusīgāks spēlētājs, tehnisks, ar ļoti daudz driblu, efektīvs aizsardzībā. Un šobrīd es apsveru domu kaut kad iekļaut viņus savā komandā. Viduslīnijā tas būtu Gordons, jo gandrīz katrā spēlē ir ļoti lēts priekš tās kvalitātes, ko viņš sniedz, un priekšā tas būtu Vilsons. Nākamā sensācija - Nottinghams Forest pret Aston Villu. Nottinghamas cietoksnis palika neieņemams 2-0. Ko mēs varam paņemt no šīs spēles? To, ka vārtsargs Turners vairs nav pirmais vārtsargs. Viņa vietā ir viņa grieķu kolēģis un uzreiz 6 punkti par sauso spēli. Un man liekas, ka Turners var zaudēt savus pirmā numura privilēģijas. Un līdz ar to es ieteiktu izskatīt Areolai kādu citu pārinieku jūsu fantasy tīmā, kā Johnstonu vai kādu citu budžeta klases vārtsargu. Lutonā, protams, vēl viena sensācija. Es teiktu tā sensācija pēc sensācijas. 1-1 es brīdināju. Arī, ka tāda notikuma gaita var notikt. Luton noturējās pirmajā puslaikā, otrajā iesita golu, un acīm redzami bija problēmas Darvinam Nuņezam, netrāpījumi tukšajos vārtos, un Salaks bija, manuprāt, izcils kā parasti. Jā, neiesita golu, neiedeva piespēli, bet radīja ļoti daudzus momentus. Tāpēc es neveiktu nekādas izmaiņas, balstoties tieši uz šo spēli. Un, protams, stūres galvenā spēle – Tottenhama pret Chelsea. Godīgi sakot, 9 cilvēku sastāvā Tottenhama mani ļoti iepriecināja ar treneru inovatīvām taktikām, ar ļoti augstu līnijas turēšanu. Man bija ļoti interesanti skatīties šo spēli. Šī spēle bija viena no emocionālākajām pēdējo 3-4 gadu laikā. Rezultāts, diemžēl, nelabvēlīgs Tottenhamai, nelabvēlīgs manai fantasy komandai, bet tomēr Jacksonam hat-triks un Palmeram iesistā pendele parāda to, ka mēs joprojām varam cerēt uz Chelsea spēlētājiem. Sons, Madisons bez punktiem, Madisons dzeltens, viņš man tika nomainīts pret Saku. Ja jums patīk Madisons un jūs negribat no viņa šķirties, varat arī paturēt viņu komandā. Bet atceramies, ka tagad būs, es neteiktu, ka otrā šķiras aizsardzība Tottenhamai. Eriks Dairs tomēr ir ļoti labi parādījis sevi pagātnē, arī ir ar potenciālu uzbrukumā, bet jāatcerās, ka Romero un Udogi, kā arī centra Nīderlandes pārstāvis nebūs pieejami tuvākās 2 spēles. Nedaudz vēl par Pochettino futbolu, lai neatgrieztos atkal pie šīs spēles. Chelsea spēlētāji ļoti ātri rada ļoti aktīvu, ļoti darbietilpīgu futbolu. Dažreiz varbūt pietrūkst kombināciju futbolu, bet mēs redzam, ka viņi ir ļoti izturīgi un iespējams mēģinās radīt problēmas tieši tādā veidā Manchester City. Bet, ja jūs gribat tieši manu viedokli, Peps tiks galā ar šo uzdevumu un mēs arī redzēsim diezgan rezultatīvu futbolu. Tātad par aktuālākiem transferiem. Viennozīmīgi pirmajā vietā tie būs Arsenāla spēlētāji. Ļoti daudzi cilvēki skatās uz Saku, Martinelli, Nketiju, aizsardzībā Gabriels, Salibā, Zinchenko, Vaits. Šie visi spēlētāji var atnest punktus. Ja jūs gribat detalizētāku analīzi, ko es jums tagad nevaru iedot, jūs vienmēr varat papētīt, kā spēlē Burnley,
caur kuriem flangiem, kuri flangi ir vājāki, caur kuriem ir vairāk centrējumu vai vairāk driblu, un tādā veidā jūs arī varēsiet izrēķināt, kurš tad spēlētājs būs izdevīgāks tieši šī spēlē Arsenāls pret Burnley. Mana izvēle krita uz saku, jo tīri statistiski šis cilvēks izpilda centrējumus, izpildīs soda sitienus visdrīzāk, ja nebūs Odegaarde, un vienkārši ir ļoti labā formā šobrīd. Tālāk viennozīmīgi Lutonas mednieki, Bruno Fernandes, Dalots un Rešfords. Ņūkāstlai priekšrokas dotu Wilsonam, Almironam, Gordonam, tam pašam Trippieram ar Šēru, bet es atteicos no Trippiera, tāpēc, ka manā komandas kontekstā šis premium klases aizsargs neiedarās. Bet, ja kāds vēlas sekot manam piemēram un tāpat grib atstāt kādu aizsargu no Ņūkāstlas, tad ieteiktu Livramento vai Laselsu. Aston Villa pret Fulhamu, es domāju, ka noteikti Aston Villa vinnēs, viņi spēlē mājās, ļoti laba statistika mājās, Diaby, Watkins, kā parasti ir galvenie kandidāti. Brightona pret Sheffieldu, Mitoma būs savos uzdevuma augstumos, redzēsim, kā norisināsies pati spēle, ja pirmajā puslaikā nesanāks iesist golu, iespējams Sheffield turēsies un mēģinās ļoti spirināties pretī. Liverpool pret Brentfordu, protams, būs grūtāk aizsargiem. Es domāju, ka būs rezultatīva spēle, bet nepārsniegs vairāk par 3 goliem. Salahs, protams, laba izvēle, tāpat kā arī Mbuemo vai Luis Dias vai Diego Jota. Visi šie spēlētāji var atnest punktus. West Ham pret Nottingham Forestu. Daudzi iepriekš jau bija norakstījuši Nottinghamu, bet es jums pateikšu, Nottingham ir ciets rieks, un West Hamai nebūs tik viegli. Protams, Bowens universālais punktu nesējs, bet, ja jūs gribat būt īpašs un vairāk specifisks, tad ir arī ļoti daudz citu West Ham spēlētāju. Chelsea pret Manchester City centrālā spēle. Es domāju, ka Peps, kā iepriekš minēju, tiks galā ar Chelseas augsto un ātro presingu, bet vai būs golu birums? Es domāju, ka jā, šī ir ļoti avantūriska prognoze, un es ļoti ceru, ka tieši tāpat kā iepriekšējā tūrē, tajā piedalīsies Doku, kurš būs mans diferenciāls. Šobrīd es arī esmu triple up uz Manchester City, bet atcerieties vienu lietu – neaizraujieties ar Manchester City un Brentfordas spēlētājiem. Jo 18. gameweekā šīm divām komandām būs blind gameweeks. Jūs varat paturēt 2 spēlētājus maiņā, maksimums 3, bet nekoncentrējieties uz Brentfordas un Manchester City's spēlētāju iegādes. Vai jums jābūt kādam plānam, kā jūs varēsiet norotēt? Nedaudz par kapteiņu izvēli. Es domāju, ka tie būs 3 galvenie kandidāti. Pirmajā vietā būs Haalands, otrajā vietā būs Sons šoreiz un trešajā vietā būs Salahs. Mans kapteinis būs diezgan viennozīmīgi Haalands. Labā formā, izsalcis pēc goliem, gribēs pierādīt visiem līdzjutējiem, ka viņš joprojām ir noskuņojies uz vismaz uz 50 goliem sezonā, tāpēc mana izvēle būs tāda. Par pārējiem kapteiņiem, protams, ļoti liela daļa būs atkarīga no veiksmes. Tomēr, ja mēs vairāk pāranalizējam expected points, tas vairāk būs pa labu Salaham, jo viņš ir aktīvāks uzbrukumā, viņš nespēlē tikai kā smailis uzbrucēji, viņš ir visur un potenciāls iedot piespēli ir arī nedaudz lielāks. Toties par Sonu, es Sonu liktu nedaudz augstāk prioritāšu sarakstā par Salahu. Pirmkārt, nedaudz vieglāka spēle. Otrkārt, ka mēs neesam vēl redzējuši nevienu pendeli no Tottenhamas puses, un man liekas, ka to izpildīs Sons. Tagad nedaudz par stratēģiju. Šobrīd gribu pateikt par to, ja jums ir ļoti neveiksmīga nedēļa kā man, jums nevajag trakot, jums nevajag mainīt pusi no sastāvu, jums ir jāpagaida, jāizanalizē pretinieks.
un jāveic attiecīgas maiņas. Neveiciet vairāk par 2 maiņām un neiet pārāk lielos mīnusos. Manā gadījumā es sen gribēju šķirties no Dikūra, un viņa vietā es paņēmu Doku, tāpēc, ka es esmu nokrities. Ja mēs būtu stabilākā pozīcijā, es būtu paņēmis Mitomu, un Madisona vietā es paņemšu Saku tīri dēļ kalendāra, un lai mana komanda ir daudzpusīga. Un mūsu minīlīgas uzvarētājs Arvis Kudins ar līdzīgu komandas nosaukumu. Tātad, Arvi, apsveicu tevi, aizsardzībā Bekers 6 punkti, retums 11. gameweekā. Viduslīnijā nospēlēja Bernardo Silva ar 14 punktiem. Ļoti apsveicam, ka tu izmanto diferenciāļus, nebaidies no tā. Un, protams, arī Džeksons ar hat-triku, kurš arī varēja iesist 4 golus, bet nepaveicās. Tas arī tevi uzdāvināja, nevis uzdāvināja, bet tu nopelnīji 1. vietu. Apsveic tevi. Un uz šī mēs pabeigsim mūsu raidījumu. Es varu jums novēlēt priecīgus tuvojošos svētkus un tiksimies pēc nedēļas. Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena? Klusumu pirms pēdējā sitiena? Un uzvaru. To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi.